Labi. Sveiciens visiem! Pie mums šodien ir klāt Ansis Bogustovs. Ansis Bogustovs ir žurnālists Latvijā. Šobrīd strādā TV24 un vada raidījumu Globusu, kā arī citus raidījumus. Viņš iepriekš ir bijis arī korespondents Briselē, kā arī Maskavā un Baltijas valstīs. Vēl pie tam viņš ir divreiz divi politiskās ievirzes vadītājs, gan Minnesotā, un arī šovasar viņš būs Kanādā uz divreiz divi. Um, starp citu, vēl arī var pieteikties uz divreiz divi. Uh, Ah, ir vēl dažas vietas brīvas tiem, kam ir vēl iespēja piedalīties šovasar. Tas būs Kanādā tieši pirms Toronto dziesmu svētkiem. Mēs šodien apspriedīsim Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas ir šī ir iespēja pārunāt galveno par vēlēšanām, kāpēc vispār balsot, kā strādā vēlēšanas, kā strādā Eiropas parlaments. Un galvenais arī tiem, kas ir pieslēgušies, ā, dot iespēju uzdot jautājumus un saprast to, ko mēs gribam zināt par Eiropas vēlēšanām. Um, jā, man sākumā būs dažas, dažas slaids, kur es parādīšu galveno, kā balsot, kur balsot un kā tas viss notiks. Tiem, kas dzīvo Amerikā, mums ASV būs 4 vēlēšanu iecirkņi. Vašingtonā, Ņujorkā, Čikāgā un Losandželosā 8. jūnijā no 8 no rīta līdz 8 vakarā. Tiem, kas dzīvo Eiropā vai citās valstīs, arī ir, būs iecirkņi vai nu vēstniecībās vai citās pilsētās, ko var atrast CVK mājaslapā. Un tiem, kas dzīvo Kanādā, arī varēs balsot Toronto vai Otavā. Visiem, kam ir derīga Latvijas pase, tas nozīmē, ka tu esi Latvijas pilsonis, un visiem, kam ir 18 gadi vai vairāk, drīkst balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, un uz vēlēšanu iecirkni ir jāpaņem līdzi derīga Latvijas pase vai personas apliecība, ID karte. Te būs ļoti īs klips, kas parādīs, esmu ieradies vēlēšanu tieši kā iecirkņi, lai izdarītu savu izvēli. Katrs var vēlēt tur, kur viņam ir visizdevīgāk. Man līdzi ir personu apliecinošs dokuments, ko uzrādot un izsniegs vēlēšanu zīmes un aploksni. Starp vēlēšanu zīmēm atrod savu favorītu. Ar plusiņu atzīmēju tos kandidātus, kurus īpaši atbalstu, izsvītrot tos, kurus neatbalstu. Vēlēšanu zīme var atstāt arī negrozītu. Lieku zīmi aploksnē, aizlīmēju un dodos pie vēlēšanu kastes. Es esmu izdarījis savu izvēli. Izdari tu savu un nāc uz vēlēšanām. Esmu ieradies. tātad vēlēšanu iecirknī mēs saņemsim aploksni, un tur būs klāt 16 lapas puses ar dažādām partijām. Un tad beigās vēlētājiem ir jāizvēlās viena partija, par ko balsot. Šogad ir 16 partijas, no kām var izvēlēties. Un pēc tam ir, būs šāda lapiņa, kur būs saraksts ar dažādiem kandidātiem. Un tad tev vēlētājiem būs dažādas iespējas. Var vai nu ir jāizvēlās viena lapiņa ar vienu partiju, par kuru tu balsosi. Pēc tam, ja vēlies, var atzīmēt īpašus kandidātus, kurus tu īpaši atbalsti. Tos var atzīmēt ar, piemēram, šādi. Un kandidātus, kurus neatbalsti, var izsvītrot, piemēram, šādi. Un vai arī var atstāt visu tukšu, un tas vēl skaitīsies kā viena balss par šādu partiju. Šobrīd Latvijas, uh,
Latviju pārstāv 8 Eiropas parlamenta deputāti, bet sākot ar šo gadu tas paaugstināsies uz 9 vietām. Un kopā Eiropas parlamentā sastāv 700, apmēram 700 deputāti no visām Eiropas valstīm. Un pēc vēlēšanām viņi sajiet šādās lielākās grupās, par ko mēs varēsim arī varbūt pārunāt, kas izlems, kas nosacīs, kā strādās Eiropas parlaments uz nākamajiem 5 gadiem. Un ar to es domāju, ka mēs varēsim sākt. Ansi, es nezinu, kā mēs gribam iesākt, ja mēs varam varbūt sākt ar jautājumu. Kāpēc, Protams. kāpēc diasporas jauniešiem, vai vispār latviešu jauniešiem vajadzētu piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās? Nu, es domāju, ka tur nebūtu. Pirmkārt, labdien visiem. Es nezinu, ja daži tikai tagad pamodušies, man ļoti žēl, ka sestdienas rītā Kārlis mums liek domāt par politiku, bet paldies, Kārli, jo tieši pēc nedēļas sestdienas rītā šajā laikā patiesībā mums ir katram jāpiedalās, un es domāju, ka pirmā tā visvienkāršākā atbilde ir, ka vispār, ja Indijas parlaments ir lielākā demokrātiskā vēlētā organizācija pasaulē, Eiropas parlaments ir otra lielākā. Proti, Eiropā šobrīd ir bišķi mazāk par 500 miljoniem iedzīvotāju, bet tas ir krietni vairāk par, piemēram, Amerikas 350. Tas nozīmē gluži vienkārši tehniski, ka jūs piedalāties, principā, demokrātijas uzturēšanā. Un, ja mēs padomājam par notikumiem uz šīs planētas vēl nākamajā jūsu dzīves laikā, tad mēs visdrīzāk nesasniegsim nec 20, 30 klimata mērķus, nec 20, 50 mērķus vispār dzīvot karbona neitrālā sabiedrībā. Vismaz Eiropa sev tā ir paziņojusi, ka viņi teorētiski to sasniegs. Ja? Tas nozīmē, ka vēl pielieciet klāt situāciju, ka šobrīd lielāks iedzīvotāju skaits uz šīs planētas piedzimst un krietni lielāks nedemokrātiskās valstīs. Tātad demokrātija kā vērtība uz šīs planētas, kā kopā sadzīvošana, kā sasniegums, kā tie, kas ir, kā teikt, trimdas izcelsmē, tiem ir pilnīgi skaidrs, ka tieši nedemokrātisku vērtību attīstības rezultātā jūs, principā esat dzimuši vai jūsu vecāki ieceļoja, piemēram, Amerikā. Citiem vārdiem, visas tās jēzgas, kas ir notikušas pārsvarā nedemokrātisku izpausmu dēļ, attiecīgi, piedalīties demokrātiskā procesā ir jēdzīgi, no katra viena iedzīvotāja viedokļa kaut vai. Es teiktu, ka jaunam cilvēkam piedalīties ir varbūt nosargāt mazliet arī to daļu murga, kas šobrīd vismaz Latvijā, un patiesībā ne tikai Latvijā, arī demokrātiski Eiropā notiek, ka cilvēki no sākuma pirms 2-3 gadiem nolēma pieņemt šo, kā mēs sakam, Green Deal, zaļais kurs, latviski tā jocīgi pārtulkots. Bet būtībā tā ir tā skaistākā apņemšanās tai mazajai pasaules daļai, kas ir Eiropa, tiešām būt pirmajai, kas rāda ceļu pārējām pasaules daļām par šiem, zaļināšanas, vai klimata mērķu sasniegšanu. Es domāju, ka kāda jēga dzīvot, ja tu zini, ka tavu mazmazbērnu šīs planētas, principā, piemēram, nosmags vai noslīgs, vai, kas nebūtu būs katra tā izmaiņa katrā reģionā zaļajam kursam. Vismaz es domāju, starp citu, tieši šis parlaments, kas vēl ir svarīgi, Eiropas parlaments ir tāda netik populāra organizācija, par ko vēlētāji iet un jukt prātā, lai balsot, bet tā, ka viņi to izdara, tad tas ir uz 5 gadiem. Un tas ir patiesībā tie 5 gadi, kas ir atlikuši līdz 2030. gadam, lai sasniegtu kaut daļu no tiem pašu sev solītajiem klimata mērķiem. Es ar to vienkārši gribu atgādināt, ka tā ir arī tāda, tie, kas no jums kaut kā atcerās kaut kādus iepriekšējos solījumus un grib viņus tā kā, uzbūvēt savu nākamo balsojumu uz to iepriekšējo solījumu, piemēram, neizpildi vai daļēji izpildi. Politikā nav iespējams 100% izpildi, ja? Gluži vienkārši, būtu muļķīgi to prasīt, jo vienmēr ir kompromiss pa vidu un viss kaut kas. Bet es vienkārši domāju, tāda cilvēcīga motivācija ir, ziniet, ir arī vēl tehnisks iemesls. Es nezinu, kuram ir taisnība, kurš ir sarēķinājis 80 vai 85%, bet tas ir ļoti maz atšķirība.
par ko strīdēties, bet par ko neviens nestrīdās, ka tiešām no Latvijas tiem svarīgākajiem likumiem 80% patiesībā tiek pieņemti te vai automātiski tādi, kā ir pieņemts Eiropas Savienības regulas un direktīvas tātad Eiropas parlamentā. Tad sanāk, ka tie 9 Eiropas parlamenta deputāti ir bez maz vai ilgtermiņa kaut kādiem lieliem lēmumiem svarīgāki, kas spēj, nespēj aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses, jo pēc tam tas jau no tā kā augšas nosīt Briseles. Krīt uz Latviju jau kā faktiski tehniski izdarāms darbs, bez tādām ļoti garām interpretācijām un diskusijām. Un lūdzu nejaukt ar Padomju Savienību. Ja? Tas nav diktāts, tas vienkārši nozīmē, ka tajā lēmumu pieņemšanā tad, kad runas tiek runātas un ilgi lēmumi, vidēji 3 gadi, ja viens lēmums, Rīgā skaidrs, mēs varam teikt, ka mēs varam 3 minūtēs Covid laikā pieņemt likumu 3 lasījumos, ja ir, kā teikt, emergency. Vidēji Eiropā tie ir 3 gadi. Un ja šo 3 gadu laikā tiek pieņemts kāds lēmums, tad Latvijai viņi vienkārši ir jāizpilda tie lēmumi. Ja? Tāda ir Eiropas Savienības iekšējā loģika. Kas automātiski tad liek domāt, tad ja man ir viena alga par to, kas man tā kā tā būs jāizpilda kā lēmums, tad es gandrīz teiktu, tad ir dubultmuļķīgi neaiziet uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Protams, ka ir jāiet uz visām demokrātiskā pasaulē. Tā ir ne tikai iespēja, tas kaut kādā mērā ir arī mūsu pienākums to izpildīt. Ja te kāds ir no Austrālijas mums pieslēdzies, tad ir vēl trakāk. Tur ir savukārt obligāti. Sapcīt, Eiropā arī ir pāris valsts, Kipra, Beļģija. Man liekas, ka kaut kas no Balkānu valstīm vai arī nebija tagad sākuši diskutēt, ieviest ka 500 vai vairāk eiro ir jāmaksā, ja tu nenāc uz vēlēšanām bez attaisnojoša iemesla. Ja? Proti, ka, diemžēl, ir pienācis laiks, kad cilvēkiem iestājas vienaldzība, un ar to tas ir bīstami. Ziniet, vienaldzība ir viena no bīstamākajām lietām pasaulē. Bet es ticu, ka jūs esat šeit, ka jūs neesat vienaldzīgi. Vienaldzīgi cilvēki tiešām netērētu savu viņu prāt laiku, lai šeit, dzīvotos. Tā kā es tiešām novēlu, un starp citu, man ir vēl viens arguments pie šī. Lūdzu novērtēt, Latvijas Republika ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kura ļauj saviem diasporas cilvēkiem, tā skaitā ārpus Eiropas Savienībā dzīvojošiem. Tad iedomājieties, būdami arī Latvijas pilsoņi, jūs pats esat ekskluzīvi pasaules, tātad Eiropas pilsoņi, kuriem faktiski tehniskā iespēja nobalsot ir arī ārpus Eiropas Savienības. Labi, mums ir Francijas aizjūras teritorijas un vēl dažas, kuras, anyway piedalās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Bet es tiešām jums sirsnīgi iesaku, draugi, novērtēt to vēsturisko iespēju. Un, ja gadienā Eiropai uzbruk Putins, un tas nenotiks 100 punkti, ja? Bet, ja gadienā kaut kas tāds notiek, tad, godīgi sakot, tad vismaz es esmu bijis cīnījies. Ja? Labi, es pārspīlēju, es zinu, mēs dzīvojam bišķiņ stresainos apstākļos, neņemiet manu nervu nopietni. Jā, tu minēji, pirmais bija klimats un par vides jautājumiem, kas ir viens no lieliem izaicinājumiem Eiropā un visai pasaulē. Bet protams, drošības jautājums un karš Ukrainā un atbalsts Ukrainai ir vislielākais izaicinājums, kā teikt, short term un svarīgākais. Un cik liela ietekme ir Eiropas parlamentam vai ko Eiropas parlaments var darīt, lai šādā jautājumā, cik svarīgi ir Eiropas parlaments? Principā visu Eiropas naudu, kur mēs liekam vai neliekam, un Eiropas Savienības nauda ir faktiski 1% no iekšzemes koprodukta Eiropas Savienības valstīs. Patiesībā tā nemaz nav tik maza nauda, ja salīdzinu, kad jūs, Latvijā noteikti ejot, esat redzējuši sākot ar Alūksnes pilskalna restaurācija, ir arī nopietnākas lietas, visu skolu digitalizācija, superīgu universitāšu iekārtošanu, un Latvijā jūs viņu to naudu redzat vairāk.
kas, piemēram, īstermiņā vai ilgtermiņā ir obligāts Eiropas parlamentam, pirmkārt, ir līdzlēmuma procedūra. Jūs, piemēram, Amerikā diezgan regulāri redzat, kā kongress nepiekrīt. Varbūt abas palātas, teiksim, viena otrai var nepiekrist. Eiropā varētu teikt, ka Eiropas parlaments kā iedzīvotāju vēlēta institūcija ir viena palāta, vai viens parlamenta līmenis, un otrs parlamenta, nav viņš parlamenta līmenis, viņi veido valdības, bet principā Eiropas Savienības vai ministri, vai citreiz tie ir Eiropas līderi, citreiz tie ir vienkārši valdību pārstāvi kā eksperti, tad to sauc par koplēmumu procedūru, un tad mums ir, es tagad rādu vienkārši, kur ir Eiropas komisija, viņi izdomā, tā ir von Lainenes kundze, viņi izdomā kaut kādas lietas, kā viņām vajadzētu būt, un tad tās lietas tiek paralēli uzreiz aizsūtītas gan uz Eiropas parlamentu, gan uz Eiropas komisiju. Piedodiet, uz Eiropas padomu, tad uz ministriem. Ja, ap galdu sēž visas šobrīd, cik mums tur ir 28 dalībvalsts, un strīdās, kamēr kārtīgi sastrīdās. Tad, kad ir kaut kāds zelta vidusceļš starp valdībām, starp tiem, kas maksās, starp tiem, kas realizēs, starp tiem, kas kontrolēs, tad faktiski paralēli tajā procesā pieslēdzās Eiropas parlaments un dod, vai, piemēram, es nezinu, ja kāds no jums ar Latvijas pilsoņu pasi ir braucis Erasmus apmaiņā uz kādu citu valsti, un es jums ļoti novēlu padomāt par to iespēju, ja jūs bezmaksas izglītībai te vai jebkurā Eiropas valstī varat tikt klāt, tad, piemēram, Erasmus programmu Eiropas parlaments ir dubultojis. Viņi vienkārši uzsit dūri galdā un teica, es vispār netaisos runāt, kamēr jūs neuzliksiet normālu priekšlikumu, ka, piemēram, priekš jauniešiem izglītībai, zinātnei un tādām lietām būtu divreiz vairāk vajadzīga nauda, nevis tur, piemēram, lauksaimniecībai vai lietām kā līdz šim. Ja? Tā kā tiešā veidā Eiropas parlamentam ir diezgan liela teikšana, izņemot, kur varētu būt domāšanas kļūda, ir, ka, ja mums Saeimā ir 100 deputāti, tad kādā sakarā mums ir tikai 9 savukārt Eiropas parlamentā. Jā, bet, iedomājieties, kā kakofonija sāktos, ja no katras valsts būtu pa vienam. Ja jūs savukārt paņemat 90 miljonus Vācijas iedzīvotāju, un tur ir tikai nepilni 100 deputāti Eiropas parlamentā, tad Latvijas 2 miljonu, mazāk vai ne, kā 2 miljonu iedzīvotāju 9 deputāti proporcionāli ir, man sanāk, 8 reizes ietekmīgāks spēks nekā katrs viens Vācijas deputāts. Tad, iedomājieties, mazas valsts, tā kā nosīt ietekme tikt sadzirdētai. Tas mūs laikam noved pie atbildes, ja jūs izvēlaties, tad izvēlaties stipras, es gandrīz saku nelokāmas, pašpārliecinātas, spilgtas, valodas protošas, personības, uz kurām jūs droši zinat, ka viņas nevis lieksies līdzi visiem politiskiem vējiem, bet spēs izskaidrot, gan, protams, savu politisko stāju, gan arī Latvijas valsts kaut kādas nacionālās intereses. Tā kā Eiropas parlamentam tiešā veidā ir liela loma. Es jums, piemēram, vienu piemēru par to nelokāmību un to latviešu spēju ietekmēt. Latvijas valsts bija pirmā, kurš, starp citu, vienbalsīgi. Lūdzu, pamanīsim, ka pat opozīcijas partijas, kuras mēs citreiz turam aizdomās par varbūt pussimpatizēšanu kaut kādām Krievijas idejām, arī nobalsoja, ka Ukrainai ir jādod tūlīt pat kandidātu valsts status, tas ir jādod iespēja uzsākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Faktiski mēs par to runājām 2. kara dienā un 3. kara dienā pieņēmām lēmumu tikai pusgadu vēlāk. No Latvijas parlamenta šo ideju beidzot bija gatavi aizgūt un skaļi nosaukt Eiropas parlaments pats. Ja? Tad paturiet prātā, ka ir lietas, kur šobrīd jau, ja vien mēs mākam izmantot to Eiropas parlamentu kaut kādu realitāti, es pat teiktu, ka Latvijas deputāti pat ir tā kā wow, cik skaļi bijuši un runājuši. Ne tikai tur bloķējot kaut kādas muļķības vai izgaismojot arī, protams, kaut kādas korupcijas. Kā jau vienmēr tik daudz cilvēku organizācijās saprotams, ka tur būs dīvainīši pa vidu atradīsies. Bet arī tiešām ļoti tādas lielas, cēlas lietas darīs un būs skaļi. Man liekas, tas ir svarīgākais. Latvijas nacionālo interešu un ģeopolitiskās situācijas dēļ tev vienkārši ir vajadzīgi skaļi deputāti, nevis tādi miera mikas, ja? Tādi urķi, tādi kurbuļi, kādas mēs vēl varētu epitēt. Mēs varētu šodien izsludināt epitetu šo konkursu, kurš dīvaināko nosaukumu kādam jābūt eirodeputātam izdomās balva. Es tikai izdomāšu kādu.
laikam šokolāda laima. Jā. Nu jā, paldies par pārskatu. Es domāju, ka arī būtu vērts pārunāt tieši par kādām izvēlēm un kādām partijām varēs balsot. Īpaši tiem, kas dzīvo ārzemēs un Mm. kas nesako Latvijas iekšpolitikai. Es nezinu, kā būtu vislabāk. Man arī ir. Varbūt tu vari uzlikt to slaidiņu, kur tev parādīja visas tās Jā, partijas. Tad jā. es pišķiņu dažus tos vārdiņus atrunāšu. Tad viena lieta, kolēģi, kas ir jāsaprot. Latvijā politiskām partijām ir viņu gan ideoloģija, gan nosaukumi. Nav tādas frakcijas Eiropas parlamentā, kurā ir kopā 9 draugi no kaut kādām visām Latvijas partijām, bet frakcijas nosaukums vai politiskās grupas nosaukums būtu Latvija, Latvijas interese. Tā nav. Tad, kā jebkurā normālā parlamentā, mēs redzam, ka šobrīd no tiem, kas socioloģiskās aptaujās ir samērā populārāki cilvēki, jūs principā varat, rekur, paldies par šito, mēs apmēram varam saskaitīt. Tiesa gan proporcionāli sanāk tā, ka Nacionālajai apvienībai Roberts Zīle, tas kungs ar brillītēm pirmais, ja, kur Reku Kārlis tagad viņu kaut kā īpaši atzīmē. Ja. Roberts Zīle šobrīd ir Eiropas parlamenta vicespīkeris, un viņš ir Nacionālās apvienības arī cilvēks, ko regulāri nosauc Nacionālā apvienība kā iespējamo premjeramata kandidātu Latvijā. Viņš ir bijis finanšu ministrs, un viņš ir bijis ilgus gadus, tagad visu, kopš mēs esam Eiropas Savienībā, 20 gadus viņš ir pārstāvējis Latviju parlamentā. Šobrīd viņš ir Eiropas parlamenta vicespīkeris, kas principā ir augstākā amatpersona aiz savukārt jaunās vienotības pārstāve Valda Dombrovska. Ja? Valds Dombrovskis ir blakus, viņš ir jau 2 reizes bijis Latvijas komisārs. Tas ir tas pats kungs, kas palīdzēja Latvijai izkulties no 2008. gada ekonomiskās ķezas vai dižkrīzes vai tiešām ekonomiski grūtiem laikiem ar jostas savilkšanu. Šobrīd viņš atbild par monetāriem jautājumiem un tā. Ar Nacionālo apvienību, kamēr mēs tur esam sākumā, es gribu vienu lietu gan pateikt. Nacionālo apvienību tradicionāli ir arī trindas vēlētāju izvēle. Nacionālajai apvienībai var nākties strādāt kopā Eiropas reformistu un konservatīvo grupā ar tādām partijām kā Polijas un Ungārijas, piemēram, tas, ko dara Ungārijas premjers Orbāns, kur mēs turam aizdomās par faktiski, jau gandrīz liekas citreiz atvainot gulēšanu ar Putinu. Jā, tur, jo redziet, Eiropas parlamentā ir tāda situācija, ka, lai noformētu frakciju, tātad politisku grupu, jūs nevarat vienkārši no vienas valsts, piemēram, visi Vācijas konservatīvie noformētu vienu frakciju. Nē, ir vajadzīgi 7 valstis, ja, no 28 valstīm, vismaz 7 valstu pārstāvjiem, lai tātad mēs varētu noformēt frakciju. Un tad dažreiz, un paskatieties vēlreiz uz Latvijas aptuvenajiem vēlēšanu iespējamo iznākumu, šī socioloģija pēdējā, ko Kārlis mums ir parādījis, mums rādās, ka vienīgi varbūt Nacionālajai apvienībai var būt 2 deputāti kandidāti, tad, ja kāds, teiksim, vēlētāju loks, piemēram, Latvijā šobrīd arī ir ļoti skaista saulaina diena, cilvēki domā par jūrmalu, par gurķiem, kas jāizravē, par citām lietām. Es vispār nesaprotu, kāpēc tādā skaistā vasarā vajag vēlēšanas taisīt, jo tas risks neaiziet uz vēlēšanām atsevišķām grupām ir diezgan liels, un tad, piemēram, tās saucamie konservatīvie spēki, tā skaitā Nacionālā apvienība, varētu proporcionāli iegūt arī 2. vietu, un bijusī Saeimas priekšsēdētāja, vēl nesen mūsu aizsardzības ministre Ināra Mūrniece, tad būtu visdrīzāk 2. no Nacionālās apvienības no 1. saraksta ievēlētā. Otrs, tātad Valds Dombrovskis, aiz Valda Dombrovskis sejas 2. ir Krišjāns Kariņš. Tie, kas ir 2x2 vai vispār ir no Amerikas, zina, ka Kariņkungs ir superīgs kungs, un viņš ir, paldies Dievam, vadījis valsti gan pirmajos gados Ukrainas karam un Covidam, un es domāju, ka viņa profesionalitāti neapšaubītu neviens, izņemot, kā jau katram politiķiem, dzīvē gadās nepatīkams banānu mizas, uz kurām var uzmanības, neuzmanības, vai Latvijā tagad ir, starp citu, politikā jauns teiciens ieiet Kariņā vai ieiet premjerā.
Tas nozīmē zaudēt veselā saprāta sajūtu, vai tiešām, tad, kad ir beidzies Covid, un tev vairs nav jālido ar vienīgo reisu, kas vispār var pacelties, un tas ir privātais, uz Eiropas Savienības sanāksmēm vai kur, vai tiešām tev vajag turpināt uz turieni lidot, nu, tā kā lielākā daļa Eiropas valstu lido ar savām privātām lidmašīnām, valstu līderi un ārlietu ministri, un ko Latvijai nav sava. Un tāpēc mēs nu, tik ļoti pārmetam premjeram, ka viņš izvēlējās, nu, bijušajam jau, ja, valsts premjeram un ārlietu ministram Krišņānam Kariņam par to, ka viņš tad, nu, attiecīgi ir nu, nosacīti izšķērdējis līdzekļus. Viņam tur bija jābūt. Ne visi tie reisi, kas tur ir nosaukti, kā it kā pusmiljons izšķērdētas naudas, ir bijuši izšķērdīgi, jo vienkārši nu, viņam tas bija darba pienākums. Tā kā tur ļoti uzmanīgi. Tie, kas līdz šim nu, par vienotību ir balsojuši, nu, te jūs redzat, tālāk ir arī Sandra Kalniete un Ines Vaidere un Dats Melbārde. Dats Melbārde jau visdrīzāk arī vairs nedomā nopietni, jo viņi ir kļuvusi arī nulle par Latvijas ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru, kas būtībā ir viceministrs. Nu, tā kā otrais aiz ministri, ja, cilvēks. Tā kā, tā. Bet tā ir premjeres partija, jaunā vienotība, ilgi politikā, nav pārāk konservatīva, ir drīzāk centriska, nu, ļoti tradicionāli. Rīga ir pilna ar vēlētājiem, kas īsti pat nedomā kādu citu izvēlēties, gluži vienkārši tāpēc, ka uzticās pa labi vai kreisi, bet jaunā vienotība nekad ne pie vieniem apstākļiem neies uz kompromisiem ar būšanu Eiropā vai NATO vai ko, un būs pirmā, kas teiks, ka ir jāpalielina finansējums aizsardzībai, un tā. Nu, Nacionālā apvienība, ja salīdzina, tad par aizsardzību runā vēl vairāk, par Nacionālā apvienība patiesībā Nacionālā apvienība, starp citu, ir pat vairāk par NATO kā par Eiropas Savienību. Nu, tātad, ja jūs izvēlēsieties par Robertu Zīli balsot ar domu, ka jūs šodien redzat statistikā, ka viņiem ir vislielākā iespēja paņemt pat 2 vietas no 9, varbūt. Nu, te ir, starp citu, kas interesanti, ja kāds ir redzējis Soviet Story filmu, tad Edvīns Šņori ir tās filmas autors 4. Rihards Kols ir tas deputāts, kurš pats salīdzinoši rupjiem vārdiem, bet ANO apvienoto nāciju organizācijā teica, ka viņam liekas, ka tas ir nu, amorāli, ka viņi zālē turpina apspriedi, piedodiet, Eiropas drošības sadarbības organizācijā Vīnē tas bija, kamēr zālē atrodas Krievijas delegācija, un ka Krievijas delegācijai vajadzētu iet tajā pašā virzienā, kur Krievu karakuģim, un viņš to teica Krievu valodā ar tiem rupjiem vārdiem, kā tas skan, tieši tik rupi, kā tas skan. Tāda bravurīga, tāda skaļa, bet tajā vērtību sistēmā, es nezinu, mēs esam, laikam, es saprotu, gados jauni cilvēki, es īpaši par sevi, ar saviem sirmiem deniņiem, tad, piemēram, viņu cīņa par demogrāfijas problēmu risināšanu Latvijā ir hrestomātiska un, godīgi sakot, nav neviena partija, kas to būtu uzturējusi tik augstu dienas kārtībā. Ja? Skatoties, ko jūs ņemat kā savas vērtības. 3. vietā mums ir progresīva. Es vienkārši gribēju pateikt, ka Jā, protams. LSM.LV piedāvā labus resursus. Visādas, te var redzēt, te ir kandidātu saraksti no visām partijām. Pirmo mēs jau minējām, jaunā vienotība, kas ir partijā, kur ir gan Edgars Rinkēvičs. Jā, bija. Ja? Tagad prezidents oficiāli nedrīkst būt neviens partijas biedrs. Viņš bija ilgs gadus. Jā, premjerministre Evika Siliņa, bijušais premjeras Krišņāns Kariņš, un Valdis Dombrovskis un citi. Un tad, mēs tad arī minējām Nacionālā apvienība. Un 3. vietā šobrīd pēc pēdējām aptaujām ir progresīvie. Un te ir divas. Elīna Pinto ir Eiropas, Elīna Pinto vispār ir Eiropas Latviešu apvienības ilgadēja prezidenta. Tātad darbojusies Pasaules brīvo latviešu sistēmā, bijusi starp citu ar Edgaru Rinkēviču prezidenta amata kandidāte,
no progresīvajiem, ja, tā kā jau startējusi uz augstu amatu vēlēšanās, bet līdz šim politikā nedarbojās. Izņemot, viņi ir diasporas likuma autori, viņi ir strādājusi Luksemburgā, Berlīnē, Briselē, viņi ir juristi pēc izcelsmes, Eiropas komisijā šobrīd strādā. Nu, mēs atkal varam pieturēties pie loģikas, ka, kas interesants ar citu, personīgās popularitātes reitingā es turu aizdomās, ka Mārtiņš Staķis nākamais aiz viņas, proti mūsu bijušais Rīgas mērs, patiesībā ir populārāks, jo viņš ir Rīgā bijis mērs brīdī, kad bija jānojauc okupācijas piemineklis un kaut kādas visādas kolīzijas arī izturējis un mēģinājis modernizēt Rīgu, es nezinu, riteņbraucējiem draudzīgi un ko. Tātad, piemēram, jauniešu aprindās es pieņemu, ka pat Mārtiņš Staķis ir populārāks tīri, vispār šī partija ir krietni koncentrējusies vairāk uz jauniešiem, uz pilsētniekiem. Progresīvajiem otrs nosaukums ir jaunie zaļie. Proti, no vienas puses progresīvie ir sociāldemokrāti, bet ne tās partijas veclaicīgajā Raiņa vai to laiku izpratnē. Bet par jaunajiem zaļiem viņi sev sauc, ka viņi uzskata, ka Latvijā, piemēram, līdzinējie zaļie, Zaļo zemnieku savienības sastāvā, tagad viņi ir apvienotā saraksta sastāvā, ir diskreditējuši sevi pārāk, piemēram, sadarbojoties ar visādām tur Ventspils oligārhu interesēm. Tad tie jaunie zaļie vairāk runā par zaļo kursu, par klimata pārmaiņām, par aktīvu, klimatam draudzīgu, drosmīgu, arī dārgu citreiz tehnoloģiju ieviešanu, par pilnīgi pārēju atteikšanos no fosīliem resursiem, cik tik ātri var un tā tālāk. Bet arī lielā mērā par sociāli taisnīgu līdzekļu sadali, un tas ir objektīvi. Latvijā patiesībā ir viens no kritizētākajiem dzīves līmeņa atšķirības starp bagāto un nabadzīgo valstu algu saņēmējiem. Un tā ir lieta, ko mēs neesam 20 gados īsti atrisinājuši. Un, teorētiski progresīvo piedāvājums ir to risināt. Es gan neesmu redzējis, ka viņi darbos to darīt, jo, piemēram, Latvijas valdībā, kur viņi arī tagad ir ar vienotību kopā, viņi ņēma aizsardzības, satiksmes un kultūras jomas. Kultūras ministrija ir arī, teiksim, integrācijas vai diasporas vai sabiedrības saliedētības vai tādu lietu ministrija. Tie, kam ir svarīgi varbūt kaut kāda ļoti tāda sašaurināta interese, varbūt tikai par sevi, var domāt. Es teiktu tā, progresīvie ir jauns spēks, tur ir ļoti daudz jaunieši, tādi, kuri, var teikt, politikā varbūt īsti vēl pat nav bijuši līdz šim tai sarakstā. Tiek prognozēts, ka viņiem viens no lielākajiem izaicinājumiem ir, ka vai Mārtiņš Staķis apsteigs Elīnu Pinto, un tas nav noslēpums, jo šim sarakstam tas ir principa lieta, ne viņiem vien, arī par sarakstam likt pirmo sievieti. Ar domu, ka Latvijai vajadzētu šajā dabiskajā veidā, ar ko sarakstā, tātad pirmā persona ir sieviete. Teorētiski Mārtiņš Staķis arī tur varēja būt, bet jāpaturprātā, ka Mārtiņš Staķis partijai pievienojās ļoti nesen, un Mārtiņš Staķis bija citā partijā, un Mārtiņš Staķis tāds sirdī pa īstam progresīvais, es domāju, nemaz nav. Viņš ir faktiski liberāls izcelsmes politiķis, kas nav slikti, protams. Bet ko es gribēju pateikt par progresīvajiem, ka viņi faktiski pirmo reizi pie varas nonāca, kad ievēlējām pirms 3 gadiem Rīgas domi. Viņi veidoja koalīciju. Viņiem tā iespēja apliecināties tā īsti vēl nav bijusi lielajā politikā. Šobrīd, cik mums te ir tā Silings, pirms tam tā pēdējā Kariņa valdība, kas arī jau bija tikai pusgads, tur viņi tad ir politikā. Ja? Tā kā tie, kam gribētos balsot par progresīvajiem, tas ir mazliet uzticības kredīta došana no vēlētāju viedokļa. Mēs nevaram pateikt, ka viņi ir super izpildījuši vai super sasolījuši, bet neko nav izpildījuši no saviem solītajiem darbiem. Tādā ziņā vienotība ir, Nacionālā apvienība ir izmērāmas partijas, vai ne? Godīgi. Labi, tad 3. vietā es paspēju jau aizmirst, kas mums bija apvienotais saraksts, vai ne? Progresīvie 3. vietā un tad 4. Un es minēšu arī, te var apskatīties lsm.lv, var paskatīties arī partijas programmas visām partijām, ko var apskatīties, un LSM arī piedāvā šis ir superīgs, šo izstāstu, Karli.
Jā, gan kandidātu, gan partijas šķirotavas, ko var izpildīt vai nu latviešu, vai angļu valodā, vai arī krievu valodā. Jā, par to bija diskusija liela Latvijā nesen. Vajag vai nevajag arī Krievijas. Un, jā, te var atbildēt uz 20 jautājumiem, un pēc tam nu, tas pateiks, laikam, uz kādiem kandidātiem vai uz kādām partijām der vislabāk saviem. Uzskatiem un vērtībām Jā, būtībā. Ne? jā, tieši tā. Un jā, kā es minēju, LSM.lv ir vispār labs resurss. Gan angļu valodā, gan latviešu valodā vispār, ja grib sekot līdzi par Eiropas parlamenta vēlēšanām vai vispār par to, kas notiek Latvijā. Latvijas sabiedriskie mēdīji nozīmē Jā. LSM. Tātad tie ir no nacionālā budžeta līdzfinansēti neatkarīgi mēdīji. Tur nav reklāmas, vienkārši nav. Nevajag, tāpēc, kad cilvēks saņem algu, es, piemēram, strādāju privātā televīzijā, TV4, mums ir reklāmas pauzes un garas un apnicīgas. Šajā mēdījā nav. Es ļoti cienu tos cilvēkus, kas tur strādā, jo viņi, protams, saņem, kā jau pirmsvēlēšana laikā, tagad arī daudz bukņienus, tiesa gan. Es ticu, ka daudziem no jums šeit šodien varētu nepatikt fakts, ka viņi uzskatīja, ka ir jāraida arī krievu valodā šīs diskusijas un debates, iespējams, pēdējo reizi Latvijas vēsturē. Bet par ko bija tā lieta, ka šādā veidā mēs vēlētājam, kurš ir Latvijas pilsonis, tomēr precīzāk izskaidrojam tās principiālās atšķirības, ko viņš redz no Krievijas televīzijas, tos murgus un ārprātu, un ko viņš redz no brīvās pasaules, kā teikt, no Latvijas. Bet vienlaikus, protams, ja tu esi Latvijas Republikas pilsonis un nezini vēl aizvien latviešu valodu, lai varētu, piemēram, piedalīties vēlēšanās un izvērtēt politisko informāciju pirms vēlēšanām, tad godīgi sakot, var tikai iedomāties, par kādiem sarakstiem šie cilvēki iespējams pārsvarā nobalsos. Tā kā, jā, mans personīgais, ja kāds grib man prasīt, kāds ir mans personīgais, es domāju, ka ir pagājis tas mirklis, kad mums ir jāizplata informācija Krievu valodā. Par politiskām izvēlēm. Iespējams, par metro stacijas virzienu vai ne, slimnīcas virzienu pilsētu vidē nezinu, varbūt Covid laikā, bet jā, mums vienreiz jābeidz šitā lieta. Mēs pa daudz mīkšķaulīgi par šo esam pasaulē. Vai pa daudz pieklājīgi, tā laikam to sauc. Tā, Kārli, kas mums bija trešajā vietā? Protams, saskaņa. Tātad, saskaņa 9,5%. Tas nozīmē, ka droši, ka Nils Ušakovs būs, vai arī tur tāda Regīna Ločmela ir otra iespējamā kandidāta, bet skaidrs, ka Nils Ušakovs ir daudz populārāks. Nils Ušakovs ir bijušais Rīgas mērs, aizdomās turēts par vairākiem koruptiem gadījumiem, kuri nav pierādījušies tiesā. Ja, tā kā noņemam šo, ka visi krievi, kad nonāk pie varas, ir korupti. Viņš ir Krievu partijas saskaņa pārstāvis, kuri krita nežēlastībā un netika ievēlēti pagājušajā saimā, kaut gan visus iespējamos parlamentus kopš Latvijas neatkarības viņi ir bijuši vienmēr viena no lielākajām frakcijām. Proti, krievlodīgi vēlētāji agrāk balsoja tikai un vienīgi par saskaņu. Viņi pirmajā kara dienā pateica, ka tas ir ārprāts un nosodīja Krievijas rīcību, un caur to krievu vēlētājs Latvijā viņus, ja tā var teikt, kurš neatnāca vispār uz vēlēšanām samulsumā, un kurš savukārt vispār tātad nepiedalījās. Es, ja godīgi nezināju, ka Olga Petkeviča ir otrā, jo Regīna Ločmele uz visiem plakātiem Rīgā ir tur, kur ir Nils Ušakovs, tur viņi blakus. Bet, lai jau, kā teikt, viņas tur ņemās savā starpā, viņiem tāpat nedraud vairāk kā viena vieta. Vienīgā dīvainā, kas ir, jāpaturprātā, ka viņi klasiski mēģina būt sociāldemokrāti, ja? Vai viņi ir, es nezinu, arī katrs ar savām dīvainībām. Latvijā tradicionālā lieta, ka latvieši nebalso par saskaņu, tāda ir. Un nav tikai tāda. Latgalē diezgan daudz latviešu balso par saskaņu.
Jā, pirms 10 gadiem viņiem bija sadarbības līgums ar Putinu. Viņi to pārtrauca Krimas okupācijas laikā. Tagad viņi ir nosodījuši pilnībā Krimas okupāciju, un no viņiem ir arī daudzi savukārt viņu partijas biedri, kuri savukārt piekrīt daļēji Putinam vai tā ir aizgājuši. Ja? Tā kā no tā viedokļa, tā tas ir vienkārši. Tāds ir saskaņas piedāvājums. Man tā īsti, ja kaut kādi jautājumi, es varu precīzāk kaut ko izstāstīt, bet Jā. Nu, es tas, atgādināšu arī visiem klausītājiem. Lūdzu, ielieciet čatā, ja jums ir kādi jautājumi. jā, Lūdzu, piedalieties vai arī atslēdziet mikrofonu, jo mēs gribam tieši palīdzēt atbildēt jūsu jautājumus. Un kā mēs redzam, arī es pieņemu, ka saskaņa nav varbūt viena no partijām, uz kuriem diasporas latvieši balsotu, bet arī varbūt Kaut uz... gan uzmanīgi. Jā. Ja jūs ņemat diasporu Nu, no jā, Latvijas, kura dzīvo Lielbritānijā, tad proporcionāli lielāks skaits uz Lielbritāniju izceļoja no krievalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem pēdējos 15 gados nekā no latviski runājošiem iedzīvotājiem. Tātad mēs, ja piemēram, mēs paņemtu tikai Londonas vēlēšanu iecirkni, iespējams, mums būtu liels pārsteigums. Es nezinu, cik tie cilvēki aizvien grib nākt uz vēlēšanām un balsotu, bet, teiksim, ja jūs, es nezinu, konsulātā, Latvijas vēstniecības konsulātā Lielbritānijā pastāvat rindā un paklausties, kāda veida problēmas tur tiek risināts un kas viņas risina, tad jūs būsiet pārsteigti, cik daudz tieši Nīla Ušako vēlētāji tur stāv rindā un varbūt grib pagarināt ātri pasiju, lai varētu vispār balsot. Tā kā, jā, Ieva, kur varēs redzēt ierakstu? Kur varēs redzēt ierakstu? Tu sūtīs visiem? Jā, ieraksts būs gan Alja Instagram lapā un Alja mājaslapā. Es varu ielikt arī čatā. Jā, un arī Un Facebook. Ieva Mēs arī... aizsūta speciālu sūtījumu. Jā. Redzēt. Tā, draugi, tad ejam tālāk. Nākamā tātad patiesis saskaņas, es pieņemu, ir apvienotais saraksts. Ja? Un tas ir viens ļoti interesants gadījums. Ak, Dievs, Latvija pirmajā vietā tiešām. Bet tā atšķirība ir. Labi, Latvija pirmajā vietā ir oligarhu projekts. Vils Kristapāns ir viens no mazajiem oligarhiem. Bijušais mūsu arī premjers 90. gadu vidū. Latvijas ceļa pārstāvs, bija finanšu ministrs, bija satiksmes ministrs. Vils Kristapāns ir, es neteiktu, ka viņš ir, starp citu, arī bagāts cilvēks, viņam ir vairāk īpašumu, es saprotu, vai Kalifornijā, vai kaut kur Amerikā, kurus viņš ir dzīvojis, tur kādu laiku taisījis biznesu, nav neprasmīgs cilvēks, bet viņu šī nostāja ir ļoti interesanti. Piemēram, Rīga ir pilna ar plakātiem, kur ir tāda sajūta, kā Ainārs Šlesers, kas ir viņa partijas pirmais. Ja? Tātad viens no 3 Latvijas slavenākajiem oligarhiem, Andris Šķēle, Ainārs Šlesers un Aivars Lembergs, ja? 3A, kā mēs sakam, ir viņu partijas, faktiski arī reklāmas seja, kā jūs redzat, viņš nav sarakstā, viņš tikai reklamē savu partiju. Es neteiktu, ka Vils Kristapāns ir mazpazīstams politiķis, bet ko es gan varu teikt, ka viņi visdrīzāk ne pie kādiem nosacījumiem netiktu ņemti šobrīdējā ievēlētā saimā par, ja būtu jāveido jauna valdība. Viņi turpina runāt tikai un vienīgi, ka nauda nesmird, proti, vai tā būtu no Abu Dabī. Ok, šobrīd ne no Krievijas, bet noteikti ne no Abu Dabī. Es patiesībā esmu ļoti pārsteigts par to, ka viņiem ir tik liels reitings. Es domāju, tas ir kaut kāds tāds, ko sauc par protesta balsi. Jā, var daudz salīdzina Latviju pirmajā vietā ar Trumpa America First. Absolūti. Viņi ir Oh, pirmie, kas saka, ka Trumpam ir taisnība viņa biznesa pieejā, ka viss ir izmērāms naudā, ka visu var, tie ir tādi spēki, ja mēs domājam no Latvijas tādu
drošības interešu viedokļa, tad es nezinu, es nezinu, viens projekts, ja, šīs partijas spice ar lielu joni šobrīd reklamē, ka mums ir 5 minūtēs jānodara visi papīri, lai garantētu 3 miljārdu lielu investīciju Rīgas ostā, kur tik izbūvēti jauni dzīvokļi. No vienas puses arguments tāds. Ja valstī, kurā neviens investors šobrīd kara dēļ nevēlas investēt nopietnas summas, ierodas investors ar 3 miljārdu solījumu, un mēs viņu nevaram paņemt, tad mēs esam muļķi, jo tad vismaz pārējie taču arī redzētu, ka varbūt ir vērts. Ja? Bet vai, teiksim, šis ir patiešām nauda no Abu Dabī vai tikai ietīta Abu Dabī koferī, bet patiesībā no Krievijas, to mēs nezinām, un Latvijas valstī, diemžēl, ir tāda nesmuka vēsture, kā mācēt apkalpot Krievijas naudu, no sērijas naudu jau nesmied. Es domāju, ka kaut kāda vērtības sistēma ir jānotur, un mums ir pilnīgi jābūt drošiem. Es diezgan skarbi par šo partiju izsakos, es atvainojos, ja kādam tā ir mīļa partija, un viņš domā, ka viņš varētu par viņu balsot, bet es diezgan ticu, ka tā partija vispār pat nepiestrādā pie diasporas vēlētāju balsīm. Viņi vairāk piestrādā, piemēram, es zinu, ka viņi draudzēs ar tādām reliģiskām draudzēm, kuras varbūt ir tādas netradicionālās noscīt un tādām. Tā kā viņiem ir viņu veids, kā viņi strādā, un tā teikt, vēl veiksmi demokrātijā visas puķis pļavā ir smaržīgas un visām ir tiesības būt, ja? Bet es saku vēlreiz, es maz ticams, ka pie kādiem nosacījumiem viņa būtu kādā nopietnā varas ķēdē, teiksim, Latvijas valstī un tā. Jā, es pēkšņi atdomājos, vai Linda Liepiņa vienkārši otrais cilvēks tur ir no tās, kas bija ārprātīgo populistu partija, saucamā Artus kaimiņu partija, KPV, kam pieder valsts, ja? Iepriekšējā saimā, ja kāds atcerās to murgu, ar ko tas beidzās. Tā, es tikai vienkārši atgādinu, ka tā ir neparasta partija. Jā, es pārtraukšu. Mums ir daži jautājumi čatā. Pirmais ir no Kristapa. Vai ir kāds labs raidieraksts, kur klausīties par Latvijas politiku? Es teikšu, ka ir. Es varu ieteikt, ka ir .lv. Man žurnāls ir piedāvā divus raidierakstus vai podkastus, vienu par ārpolitiku un vienu par iekšpolitiku. Abi ir pieejami Spotify. Un es varu arī minēt, ka tieši Šķiltava, kas ir podkāsts Spotify par iekšpolitiku, viņiem nesen bija tieši speciāli izlaidums tieši par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas man likās ļoti noderīgs un labs resurs, un es varu arī ar to padalīties. Un tad ir vēl arī ārskats, kas ir vairāk uz ārpolitiku. Bet, zini, Kārli, es domāju, būtu godīgi tomēr pateikt arī, ka Latvijas rādio ir programma Pusdiena, kur tika intervēti pusstundu katrs. Ja jūs domājat par kādu konkrētu vai kādām divām konkrētām partijām, nav nekas vieglāks kā Latvijas rādio mājaslapā redzījums saucās Pusdiena, sameklēt interviju ar šī saraksta, parasti tur nāca pirmie vai otrie cipariņi sarakstos, un atbildēja gan uz skatītāju veclaicīgām bažām, gan uz žurnālistu kaut kādām ģeķīgām lietām. Tur var, programma saucās Krustpunktā. Un tad tur vienkārši, viņi tagad pēdējos pāris nedēļas ir gājuši cauri visiem sarakstiem. Tas pats, tie paši Latvijas sabiedriskie mēdīji jau tie vien ir, jo Latvijas radio un Latvijas televīzija ir faktiski Latvijas sabiedrisko mēdīju koprade ir tā. Tā kā es teiktu, ka diezgan viegli atrast arī skanošo saturu. Krustpunktā, jā, vai krustpunkts, vai, Reku Jūnijas, tā, brīvais mikrofons, bet, kur tad mums ir tie, bet kur tad ir tie deputāti, tad viņi kaut kā savādāk sauc. Pēters Strātiņš. Ok, zini kā, varbūt viņi tagad kaut ko tur neliek iekšā dēļ tā, kad ir tas pirmsvēlēšanu laiks.
Varbūt, ka viņi viņu sauc kaut kā savādāk, bet atrast noteikti var tur. Vai tu vari atrast, nu tieši tā. Jā, un Alija mēs arī uzliksim šonadēļ, vai nākamās dienās mēs saliksim resursus un izziņosim, kur var vislabāk atrast par šādām tēmām. Nu jā, un bija vēl viens jautājums Jā. tagad paskatīsimies, no Alekša. Tiek jautāts par kandidātu šķiru sorting quiz. Vai tu noliecies pa kreisi vai pa labi, bet es nezinu, kā tas ir salīdzināms ar ASV Latviju? kreiso un Okay. labi. Jā, nu, daļēji ir un daļēji nav. Tātad Latvijā, ja tu noliecies pa labi, tu esi tā kā drīzāk konservatīvs, nacionāli domājošs. Mēs varam teikt, ka nu, pa kreisi noliekties un tagad ļoti uzmanīgi. Tad, kad mēs sakām, ka sociāli demokrāti saskaņa, tad mēs viņus turam aizdomās, ka viņi ir te vai bijušie komunisti. Protams, ka nav. Tie ir citi tomēr cilvēki, vai teiksim, tā bijušie komunisti, paldies Dievam, ir aizgājuši no tās partijas. Bet vai viņi klasiski ir sociāldemokrāti vai demokrāti tādā amerikāņu izpratnē? Nē. Bet, nu, ja mēs tādas principiālās atšķirības, tad konservatīvie vairāk domā par kapitālu, ļaujiet kapitālam plaukt, dzīvot, no peļņas radīsies vai ne nodokļi, no nodokļiem valsts būs bagāta un varēs godīgi sadalīt. Sociāldemokrāti saka, un tad, kad mēs sadalām, draugi, tad lūdzu sadalīsim tā, lai visiem, neatkarīgi no ienākuma līmeņa, būtu laba veselība, pieeja veselības aizsardzības sistēmai, izglītības sistēmai, lai būtu vismaz lētas, ja ne bezmaksas universitātes un tā tālāk. Ja? Tad vairāk par to sadali tas princips. Un liberāļi, kas nav libertarians Amerikā, tas pats, tur gan ir, es teiktu, ka liberāļi Latvijā ir arī lamu vārds ilgu laiku bijis, jā? Ja tu vajag kādu palamā. Došu. Kā viņi mācījās. Viņai ir... What, sorry? Was that me? Okay. Tas bija kaimiņu, tā teikt, saruna, ja? Labi ir. Var cikot, klasiski nē, bet tāpēc varbūt vajag vairāk ieskatīties, kad jūs taisat to tajā vērtību skalā. Ja? Kas ir tās vērtības? Tāpēc, ja es saku, kas klasiski ir jauniešu vērtības, jums uz planētas ir jādzīvo ilgāk, tad jūs, piemēram, par zaļajām, kas ir ilgtermiņa vērtības, skatīsieties vairāk. Pensionāru vērtības ir, hei, kur ir mans kapitāls, kā es uzkrāšu pensijai, man vēl palicis 5 gadi līdz pensijai, un ko es tad darīšu, kāršu uz robus vadzīju vai tomēr dzīvošu kaut kā pensijā būdams. Ja? Tā kā es domāju, tas ir ļoti dabiski. Ziniet, ir tāds teiciens klasiski politikā, es to sev atkārtoju ļoti bieži un prasu, kāpēc es jaunībā biju tik stulbs. Proti, teiciens ir tāds, ja tu jaunībā neesi sociāldemokrāts, tad tev nav sirds, bet ja tu vecumdienās vēl aizvien esi konservatīvais, tad tev nav prāta. Un tas viss ir saistīts tikai un vienīgi ar dabisku cilvēku izaugsmi un interesēm. Ja? Tam nav nekāda sakara ar nolamāt vienus vai otrus. Tā tas vienkārši ir. Tā kā, tiešā veidā ar Ameriku, godīgi sakot, nav pat godīgi salīdzināt, jo faktiski mēs Amerikā runājam par 2 tikai lielām kategorijām. Labi, varbūt 3 citreiz, bet 2. Eiropā, Kārlis teica, cik mums ir tie 11 kandidātu saraksti, ja? Mēs pat nopietni uz viņiem neskatāmies. Tas citiem cilvēkiem, es nezinu, nav kur naudu likt, viņi tērē, tur piedalās kaut kādās murgos, ja? Es, piemēram, to, kas ir tur ar to, tie ir, tie vispār iesniegtie 16, ja? Jā, attālumā tieši kandidāti. Jā, bet es pateiktu tā, kaut kāda, kas tur bija, kaut kāda apvienība jaunatvieši, tas ir kaut kāds joku šovs vai centra partija, vai centra partija ir vispār kaut kas šausmīgi bīstams, jo tie ir Tatjana Ždanoka tagad sasaistījušies, tas ir tā kā, ārprāts. Tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem, paslīdēt uz šī skaistā logo, kurā ir kā Latvijas karoks kopā ar Eiropas Savienības zvaigznēm, ja?
Nu jā. Labi, bet varbūt izējām cauri vēl pāris komentārus pie katra, ja tas ir interesanti. Mēs jau. Vismaz tos, kas ir tie pirmie, par ko ir vērts balsot. Starp citu, Latvijas vēlēšanu sistēma, draugi, aizvien paredz, ka jūsu balss aizceļos kaut kur citur, ja jūs nobalsosiet par kādu, kas nav virs tās augtās 5% līnijas. Tātad, lai atsajātu tos, kuri balso par niekalnu partijām, par mazām partijām. Latvijas vēlēšana likums ir līdzīgs Saeimas vēlēšana likumam, kur ir 5% barjeri. Tātad te iespējamais vēlēšana iznākums faktiski tiek arī mazliet skaitļots pēc 5% pārvarētās. Tātad pat, ja tev ir 4,5%, tu neesi iekšā, pat ja tev virsū kāds cits ir saņēmis, piemēram, proporcionāli maz. Labi, mēs palikām pie 8% apvienotā saraksta. Reinis Pozņaks, kuru jūs redzat bildītē, ir lielisks cilvēks, kolosāls. Viņš ir bijis autosportists, un viņš pirmajā, naktī paņēma pāris džipus un veda uz Ukrainu, lai ir ar ko stāties pretī Krievijai. Kopš tiem laikiem viņš ir saņēmis Eiropas pilsoņu balvas, un ko tik vēl ne, viņš ir ļoti daudz šo saucamo Twitter konvoju rīkojas. Es domāju, ka arī jūs un jūsu vecākus daudzus viņš ir varējis iedvesmot. Paldies, starp citu, mēs pamanījām Latvijā, cik, varētu teikt, netipiski liela summa tika saziedota palīdzībai Ukrainai. Tā kā, ja jūs tur esat piedalījušies tajā vākšanā vai fiziskajā ziedojumā, tad tas, man liekas, Latvijas valstī vispār pasaulē mēs esam varējuši apliecināties, ka mums vērtības ir īstajā vietā, un mēs ne tikai rīkojamies tad, kad pienāk kaut kāds mirklis atbilstoši vērtībām, bet ka mēs patiešām arī proporcionāli savām iespējām rīkojamies, 10-kārt dāsnāk nekā, piemēram, Vācija ja? vai kāds cits. Bet ir viens liels bet par Reini Pozņaku. Reinis Pozņaks nav ar politisku pieredzi, un Eiropas parlaments ir politiķu organizācija. Reinim Pozņakam ir viss kārtībā ar viņu cilvēcīgām vērtībām, bet, lai es pateiktu, kas ir Reina Pozņaka politiskā identitāte, es vienkārši neuzdrošinos pat viņā klausoties cītīgi. Un viņš ir superīgs cilvēks. Viņš man pats, es arī braucu uz Ukrainu tur pirms jau vairāk pusotra gada, ja, un es teicu, Reini, iedod man, es vienu džipu aizvedīšu, tur atstāšu, un atpakaļ mēs tur braucām citā veidā, un man tas deva vismaz kaut kādu sirdsmieru, ka arī es esmu kaut ko darījis, piekrāvām pilni ar mantām, un viņš vienkārši kājas var bučot tam cilvēkam par to, ko viņš ir darījis. Bet man ir liels jautājums, vai parlaments ir politiķu, un politiķi ir profesionāļi, un viņiem kaut kādā mērā ir jāizaug. Es nesaku, ka tu nevari tikt ievēlēts Eiropas parlamentā, ja tu neesi pirms tam strādājis, Rīgas domē, un pēc tam Latvijas parlamentā noteikti nē. Tā nevar vērtēt, bet man patiktu, ka partija, galu galā, es atvainojos, šajā sarakstā, apvienotajā sarakstā, iepriekšējais Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns gribēja no šī, toreiz to sauc tikai par reģionu apvienību, sarakstu iet uz Eiropas parlamentu, un kur tad ir Edvards Smiltēns tagad? Ja? Kāpēc viņš tad neiet? Kāpēc iet Reinis Pozņaks? Nezinu. Just asking. Juris Viļums, otrais sarakstā, cienījams cilvēks tādā ziņā, ka ir ļoti liels Latgales patriots, ir Latgales kultūras telpai ļoti daudz ar latgaliešu valodas promotēšanai un saglabāšanai, un es nezinu, ko jūs varbūt esat dzirdējuši un kā Rīgā valda kaut kāds dīvains uzskats par to, ka Latgales šķeltnieciskums ir bīstams. Nē, latgaļu valoda ir vēl viena valodas atversmē ierakstīta, un jo mēs vairāk akceptējam savas reģionālas dīvainības, jo stiprāk mēs paliekam un Latgalei dodam papildus emocionālo spēku tam spēkam, kas viņiem ir sevī jāatrod priekš savukārt ekonomiskās izaugsmes. Man nav bail, es neesmu latgalietis, man nav bailes. Pagājušajā gadā, starp citu, ar sievu organizējām 3x3 nometni Ludzā tieši ar šo domu, tā teikt, ielikt, ka Ludzā ir robežštaps un te sākas Eiropa, ja, un tur otrpus Zilupēji viņa beidzās un izklās vēl ilgi beigsies. Un mums bija ļoti lieliska sadarbība ar tiem cilvēkiem, un nevienā mirklī es neturēju viņus aizdomās. Starp citu, šajā sarakstā trešais bija mūsu aizsardzības ministrs, bijušais Raimonds Bergmanis, ja?
ļoti populārs politiķis, starp citu, Latvijā. Ja kāds izvēlās par viņu balsot, es skatos, 4. Edgars Putra, liels zemnieks pie Liepājas, arī tāds, konservatīvi. Viņi vispār ir ļoti konservatīva partija. Piemēram, ja kāds no jums ņem šito, ko mēs Latvijā saucam par Stambulas konvenciju vai, teiksim, seksuālo un citu minoritāšu aizsardzības likumu, ieskaitot civilu laulību reģistrus un tādas lietas, tad šī partija bija totāli pret to. Šī partija, varētu teikt, šī emocionālā arī iemesla dēļ gāja prom no iepriekšējās valdības. Es nezinu, vai viņš ir oligarks, bet ļoti bagāts cilvēks. Proti Liepājas uzņēmējs Uldis Pīlēns, kas bija šīs partijas izvirzītais prezidenta amata kandidāts pēdējās prezidenta vēlēšanās. Tur bija aizdoms par to, ka cilvēks ar tādām ambīcijām un tādu nepārāk ideāli skaidru ideoloģiju mēģina runāt tādu daudz eiropeiskāku, daudz inteliģentāku un intelektuālāku valodu, bet aizvien to, ka investīcijas ir pāri visam, un tad ir tur, protams, ka nebija gluži gatavi jebkuru naudu ņemt pasaulē, bet tāds biznesa piegājiens, Latvijas valstī jau ekonomiskai attīstībai tas noderētu. Latvijas attīstībai liberāļu partija, kura cieta fiasko pagājušajās parlamentu vēlēšanās, viņiem tur pietrūka burtiski daži balsojumi. Varbūt viņiem pietrūka dažu diasporas latviešu aktivitāti, kas būtu par viņiem nobalsot. Tur tiešām bija pārdesmit balsis, kas pietrūka, un viņi neiekļuva Latvijas parlamentā. Vienlaikus tā partijai ir sponsori, tur, piemēram, tādi skaļi vārdi, kā bijušais premjeras Einārs Repšs, viņš arī bankas prezidents, un tādi, tur netrūkst labu cilvēku, piemēram, Ivars Ieps, kas ir pirmais, ir ne tikai Latvijas universitātē izcils politologs, vēl tagad vai nemāca studentus, bet, arī, es teiktu, Eiropas parlamentā viņš aktīvi darbojās savā jomā, zinātnes aizsardzībā, tādā tā kā promotēšanā un papildus līdzekļu meklēšanā. Viņš runā, piemēram, ļoti viens no pirmajiem cītīgi gādāja, lai Eiropas finansējums, kas nekad, jūs zināt, ka Eiropas Savienība ir dzimusi kā miera projekts. Eiropas Savienība nozīmē kontrolēt Vāciju, kura, kā zināms, divreiz bija nepaklausīgais bērns Eiropā, gan Pirmajā, gan Otrajā pasaules karā, dēļ tā, ka viņiem bija pieeja savām oglēm un savam tēraudam Rūras Reinas ielajā, un attiecīgi darba holisms padarīja viņus spējīgus saražot pašiem savus ieročus divreiz un uzbrukt pārējiem kaimiņiem. Ivars Ieps runāja pirmo reizi par to, ka laiki ir mainījušies un ka Eiropas nauda ir beidzot jāvelta arī militārai rūpniecībai. Un kāpēc? Tāpēc, ka, ja paskatījās Latvijas kartē, tad mēs zinām, kas ir tā šaurā 170 km platā līnija starp Baltkrievijas un Kaļiņingradas robežu, ko sauc par Suvalu koridoru. Ja tur pārbrauc Krievu tanki, tad vienīgā pieeja mums ir caur jūru un var būt pa gaisu no Zviedrijas. Ja tur savukārt Krievu karakuģi nešā virsū. Tas nozīmē tas, ko viņš runāja, ka Eiropas fondi ir jāiegulda industrijā, ka katrā teritorijā, līdzīgi kā Covidā, mums bija svarīgas vispār, maskas un citas elementāras rūpnīcas, kuras, ka nav viss tikai Ķīnā vai visu var nopirkt no kaimiņiem. Viņš vienkārši tā ļoti praktiski runāja par to, ka Latvijā ir vajadzīga arī skrošu rūpnīca. Tik vienkārši liekas, kur tad priekš kam, ja? Bet, laiki mainās. Tā, mēs nevarētu teikt, ka šī nav pragmatiski domājoša partija. Vienlaikus, kur viņi tiek aizdomās turēt, kur otrais sarakstā ir bijušais aizsardzības un ārlietu ministrs Artis Pabriks. Ja? Viņš arī es teiktu, labs politologs. Ja? Tādā ziņā par Artu Pabriku var arī, kā teikt, labus vārdus teikt. Viens no pirmajiem Vidzemes augstskola savulaik dibināja kā rektors. Un tāds ilgi spēlējošs politikā. Trešais ir cilvēks, kas ir bijis visās partijās Latvijā. Jačislavs Dombrovskis, viņš bijis gan izglītības, gan izglītības un ekonomikas ministrs, bet viņš ir tiešām kaut kādās, 5 vismaz partijās pabijis pēdējo 10 gadu laikā, ja? Tāds interesants tips. Labais krievs saucamais, ja? Atvainojiet. Jā, bija. Tā. Vai mums ir kaut kas vēl iekšā? Vai vispār? Nē, pagaid. Reitingā bija vēl kāds, ja? Kas bija pāri? Jā.
ļoti aizdomīga partija. Stabilitātei ir Rosļiko projekts, kas sociālajos tīklos spiež uz visiem krieviem, kas domā alternatīvi. Tiešā tekstā viņi, protams, ka nesaka, ka viņi grib, principā piekrīt Putinam, viņi to nevarētu, tad viņus ielikt cietumā. Bet apmēram balsojiet par mums, mēs par mieru, kas, principā, tad viņi vispār Latvijas vēlētājiem nevajag tik ļoti uztraukties par karu, un viss tā apgāde karam ir jāizbeidz, lai viņi paši tur tiek savā starpā galā. Latvijai ir daudz vajadzīgas ekonomiskās izaugsmas lietas, domāsim vairāk par bērnu sociālajiem pabalstiem un ko. Es vienkārši teiktu populisms, bet man liekas, ka bišķiņ bīstams populisms. Es teiktu, ka tā ir partija, kas pārņēma to apmulsušo Krievu vēlētāju, kurš nevarēja nobalsot par Saskaņu pagājušajā Saeimas vēlēšanās, jo Saskaņa bija nosaukusi, ka Krievijas rīcība Ukrainā ir nepieņemama, ka viņi savukārt savaņģoja sociālos tīklos. Es teiktu tā, ka šīs partijas aktīvisti sociālos tīklos uzjundīti vakaros ar zili, sarkani, balto krāso Rīgas viena rajona ar nosaukumu Bolderāja, proti krieviski apdzīvota veco fabriku rajona, teiksim, uzrakstus lielos burtus Krievijas karoga krāsā. Tas būtu tāds vidējais viņu vēlētāju attieksme, ka mums patīk dzīvot Latvijā, mēs esam Latvijas pilsoņi, mums patīk maksāt ar eiro, mums patīk braukt uz Spāniju studēt, mums patīk brīva personu kustība, bet, ziniet, Krievijai arī ir taisnība. Es drīkst teikt personīgi viedokli. Es ceru, ka starp mums nav neviens, kas gribētu nobalsot par šo partiju, bet es vienlaikus līdz kapa malai cīnīšos, lai katram vēlētājiem ir tiesības pašam pieņemt savu lēmumu. Es ceru, ka es pietiekami diplomātiski izteicos. Jā. Es nezinu, vai mēs jau esam vairāk par stundu runājuši. Es nezinu, vai ir vēl. Lūdzu, ja kādam ir vēl jautājumi, vai kas lūdzu ielieciet čatā vai atslēdziet mikrofonu. Es domāju, ka mēs esam jau daudz ko izrunājuši. Es nezinu, vai ir vēl kāda partija, par ko mēs varam īsi. Es domāju, ka viens fenomens būs, ka Zaļo zemnieku savienība, kas Latvijā ir viena no senākajām partijām, uzreizēs sociāldemokrātiem un populāra diezgan starp Latvijas vēlētājiem, šajā reizē atkal jau nebūs ievēlēta. Gluži vienkārši tāpēc, ka viņi nekad nav ievēlēti. Pēdējo reizi, kad viņi bija ievēlēti, bija nevis šī līdzinājā, bet iepriekšējā sasaukumā tikai tāpēc, ka viņi toreiz nostājās pret eiro ieviešanu Latvijā. Viņi vienkārši paņēma kaut kādus cilvēkus, kuriem patika, ka Latvijā ir sava valsts, bet kur tādā monetārā politikā nesaprata, ko tas nozīmē noturēt savu valūtu, cik tas ir dārgi, cik tas ir, varētu teikt, bīstami. Es domāju, ka, draugi, eiro esamība Latvijā šobrīd ir vēl viens aspekts, kāpēc, protams, tas nav ne NATO 5. pants nekas, bet tas, ka mēs esam Eirozonā, arī ir viens Latvijas drošības ķieģelītis, ja? Un zaļie zemnieki spēlē vienmēr šo spēli, ka tikko, tā ir Latvijas politika, tā nav Eiropas politika, bet vienkārši tā viņu attieksme. Ja jūs esat balsojuši kādreiz par zaļiem zemniekiem, tad jums ir jāzina, ka tā ir partija, kur ne tikai bija pret jebkādu reformu, samazināt mazos pagastiņus, koncentrēt un būtībā tomēr taupīt arī kaut kādu naudu un veselo saprātu, bišķiņi samazinot to mazo pašvaldību daudzumu, bet viņi ir tagad pirmie, kas kliedz, ka vispār vajag arī otrie, pirmie apvienotie saraksts, ka vispār būtu forši, ka mēs arī vēl dalītu tagad. Tikko knapi apvienojām, tagad atkal dalām, proti imitētas darbības tādas, ja. Jā. Zemnieku savienība ir ļoti neparasta partija, ilgspēlējoša, populāra Latvijā. Tiem, kam patīk Latvijas Rādio 2 šlāgeris, tie noteikti kāds jau arī nobalsos par viņiem. Bet viņiem, kā jūs redzējāt, reitingā nav nekādu iespēju tikt pie vietas Eiropas parlamentā. Tā kā tā, es drīkstu vienu nosacīt noteikumu. Ja kāds grib no manis buču, šokolādi vai rupmaizi, ja mēs ar jums tiekamies 2x2 un jūs nākat uz politikas ievirzi šogad, Kanādas 2x2, tad jums ir jānāk ar atzīmi, ka jūs esat bijuši vēlēšanās. Ja jūs neesat bijuši Eiropas parlamenta vēlēšanās, nenāciet uz politikas ievirzi, labi?
tad vienkārši beidziet no manis. Jo nu, es tiešām gribu pateikt, ka Latvijas Republikai, jūs ziniet, ka no kādām apmēram 10,000 tautām uz šīs planētas, kas dzīvo, vai tautībām, nu kā nu tur katrs dala, tikai apmēram 200 ir pašiem savu valsts. Viena no tiem ir latvieši. Mums ir paveicies, ka mēs esam tajā zelta miljardā. No 7 vai 8, Dievs viņus sazina, cik uz tās planētas tiem cilvēkiem. Bet tajā zelta miljardā dzīvot nozīmē arī savu pienākumu pret demokrātiju. Un labi laika apstākļi un braukšana uz bīču nav attaisnojums. Jo, ja 8 verās vēlēšana iecirkni, tad tu vari vienmēr nobalsot un pēc tam iet uz bīču, vai ne? No rīta jau, kamēr saulīt iesilda vēl. Vai nu kas nebūtu, ir jūsu. Esat lūdzu aktīvi. Es ticu, ka jūs esat šajā zūmā, tāpēc, ka jūs gribat būt aktīvi. Par to nav divu domu. Un paldies gan Kāru tev, vai ne, ka tu arī mūs te sasauc kopā. Bet arī paņemiet līdzi, kā teikt, redus draugus. Jums visdrīzāk visiem ir mašīna, jums ir 4, citiem 5, citiem varbūt 7 vietas mašīnā. Varbūt jūs varat aizvizināt vēl kādu un padomājiet arī par to, jo, nu jā, mums patiesībā nav laba statistika, draugi. Eiropas parlaments ir organizācija, kur nevar ar tādu leģitimitāti, kā to sauc, lielīties, jo Latvijas Republikā tie bija, ja nemaldos, 43% no vēlēt tiesīgajiem, kas atnāca pagājušajās vēlēšanās pirms 5 gadiem. Mums ir arī sliktāki rezultāti. Slovākijā, ja nemaldos, bija 34 vai 5, bet katrā ziņā trešdaļa, ja, cilvēki, kas vispār atnāca, tas ir ļoti, ļoti slikti. Tas ir, es nevaru saprast, kāpēc cilvēki ir tik viegliprātīgi. Tāpēc, es teiksim, tiešām es esmu, ja vajag, es pastāvēšu uz kājas pliksdomu laukumā, uz vienas kājas visu dienu, ja tas veicinātu balsošanu, jo tas vienkārši veicina to izvēles brīvību, to dažādību, ja? Jo kas ir vēl viens, ja jūs esat pret visiem un neaiziet uz vēlēšanām, tad lūdzu paturiet prātā, ka jūs patiesībā tādā veidā spēcināt dīvainīšus, abus ekstrēmus, tāpēc, ka ir vēlēšana teorijā ir tāds pierādījums, ka uz vēlēšanām aiziet vienmēr ekstrēmi domājoši cilvēki. Vai Latvijas Republikai šobrīd, vai Eiropai šobrīd kara apstākļos ir vajadzīgi ekstrēmi politiķi, vienalga galēji labēji ekstrēmi vai galēji kreisi ekstrēmi. Nē. Jo tas veselais saprāts, ja paliek mājās, tad tie ekstrēmi attiecīgi ieņem, ja tā var teikt, vairāk varas uz nākamajiem, iedomājieties, 5 gadiem. Es atvainojos, es tais 5 gados būšu, es pieņemu galīgs sirmgalvas, Kārlis būs pabeidzis universitāti un kļūs par, es nezinu, kādu Latvijas ministru vai kaut ko tādu, un kas tik vēl ar jums nenotiks. Iedomājieties, cik daudz tas ir tie 5 gadi. Attiecīgi, vienkārši es nezinu, es nevaru uzdrošināties vispār. Es tiešām aiziešu no rīta uz vēlēšanu un pēc tam stāvēšu pliksdomu laukumā un sūtīšu jums šos te selfijas, lai jūs arī aiziet. Labi? Jā. Jā. Labi. Tagad mikrofons jāsaka jā. Kādu es diemžēl netieku laicīgi. Pirmkārt, paldies Bogustāv kungam, bet kur būs pieejams šis recording pēc tam? Jā, viss būs uzlikts gan Alja Instagram lapā, gan Facebookā, gan Alja mājaslapā. Mums ir, es varu arī parādīt, mums ir Alja mājaslapā, mums ir resursi salikti, kur alja.org. Te būs, aiziet, te būs par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Te mēs arī uzliksim ierakstu no šodienas sarunas, un te arī ir pieejami visa informācija par vēlēšanu iecirkņiem. Un apakšā arī mēs esam pielikuši vēl dažus resursus, no kuriem var palasīt un paklausīties par vēlēšanām. Paldies! Jā. Varbūt ir paldies kādi visiem jautājumi. klausītājiem. Jā, lūdzu, ja kādam ir pēdējie jautājumi, lūdzu, ielieciet čatā vai atslēdziet mikrofonus. Bet, ja nav,
Tad patiksimies Jā. Ansim Bogustovam. Paldies Un, visiem. Tiekamies pie urnām, ja? jā, tiekamies vēlēšanās un tad arī Kanādā. Sarunāts. Kanādā noteikti dejosim tā, ka pastalas cauras. Sarunāts? Jā, Labi, paldies visiem, draugi. Tad pēc nedēļas, apmēram šajā pašā laikā, jau jābūt nobalsojušamiem. Ja? Jā. Jā. Nav variantu. Paldies. Paldies. Tā, draugi. Lai forša diena tiem, kam tikai sākās diena. Labi.